Uzņēmums PPR ir lielākais Valkas novada uzņēmums. Nodarbinām 210 darbiniekus. Ražojam divas lielas produktu grupas. Polietilēnu putu, kas ir industriāls materiāls, ko visi esat redzējuši iepakojumā, kuru pērk dažādi klienti Eiropā. Tā skaitā no šīs putas mēs ražojam iglu. Tie ir bērnu attīstošās rotaļlietas. Kluči ir ļoti populāri pieprasīti visā pasaulē, ļoti daudz eksportējam tieši uz Ameriku un Kanādu. Tad apmēram puse no apjoma dodas tur. Dienā uzņēmumā šeit Valkā mēs saražojam 1500 šādus iglu klučus. Mēs kopā ar vides dienestu ļoti strādājam pie ilgtspējas. Tātad pie tā, lai visi atgriezumi, kas rodas ražošanas procesā, tiktu otrais pārstrādāti un taptu atpakaļ produktā. Līdz ar to praktiski neko no uzņēmuma ārā neizmetam. Uzņēmuma darbībā ir ieviesti pasākumi, kas ir vērsti vienlaicīgi uz modernizāciju, energoefektivitātes palielināšanu un atkritumu samazināšanu. Ieviešot energoefektivitātes pasākumus, tiek panākts tas, ka tiek samazināta elektroenerģijas patēriņš un līdz ar to samazinās arī CO2 gāzu izmeši. Savā ražošanā uzņēmums ir ieviesis pasākumus, kas ir vērsti uz aprites ekonomiku, veicot atkritumu savākšanu, brāķētās produkcijas savākšanu un atgriezumu savākšanu, tos pārstrādājot polietilēna granulās un tālāk iesaistot atpakaļ šīs saražotās granulas ražošanas procesā, ražojot jaunu materiālu. Tādējādi uzņēmums rūpējas par vidi un par resursu ilgspējīgu izmantošanu.